tev jābūt uzmanīgam, ko tu klausies. Jo redzi, ja tu klausies cilvēkus, kuru dzīvi tu negribi dzīvot, tu dzīvosi viņu dzīvi. Nav citu variantu, tāpēc, ka cilvēki mētājās ar saviem uzskatiem par pasauli, un mēs, gribot vai negribot, ja neesam ar apziņu, mēs pieņemam tos uzskatus, un tad tie uzskati koriģē mūsu dzīvi. Izstāstīšu mazliet, kā darbojas uzskats. Tas ir kā tavs filtrs, caur kuru tu filtrē pasauli. Teiksim, ja tev ir uzskats, ka tu nevari mainīties, tavs filtrs ir, ka es nevaru mainīties. Un tā enerģija, kas plūst no visuma, viņa filtrē ārā to skatu uz dzīvi tādu, kādu tu tici, kas ir cilvēki nevar mainīties. Un līdz ar to tu vienkārši plūsti pa dzīvi un situācijas notiek ar tevi, es tur neko nevaru mainīt, tāds vienkārši notiekās un man vienkārši jānodzīvo savu dzīvi. Dzīvo nost. Bet realitātē, ja tu lauzi to uzskatu un ja tici, ka hei, es varu mainīties, es varu uzņemties atbildību par pilnīgi ko manā dzīvē, kā domā, kas notiksies? Tā enerģija, kas nāk no visuma, formēs tevi. Tu sāksi ieraudzīt iespējas, kā mainīties. Kas tev ir jādara, lai tu varētu sev uzlabot? Kas tev ir jādara, lai tu varētu sasniegt to savu nākošo līmeni? Par ko tev ir jākļūst? Kā tev ir jārunā? Kā tev ir jāizskatās? Kā tev ir jājūtās? Kādas ir prasmes tev jāizveido, lai tu varētu sasniegt to nākošo līmeni? Tas bija viens no pirmajiem uzskatiem, kurš mani limitoja. Es domāju, ka cilvēki nemainās. Un es biju pieņēmis to uzskatu kā savējo, bet es nebiju pamanījis to, ka tas uzskats nāk no cilvēkiem. Un ir tīpaši Latvijā, tas ir super populārs uzskats, ka cilvēki jau nemainās. Ir tīpaši tāpēc, ka daudzās ģimenēs daudziem ir bijušas problēmas ar alkoholu, citām atkarībām, ļoti reaktīvi, ļoti agresīvi, un vienmēr bija cilvēki jau nemainās. Un vienkārši atmetās, izšķirās, aiziet katrs uz savu pusi un nestrādā pie sevis. Un ejot cauri savai dzīvei, es ar to uzskatu saskāros ļoti daudz, jo man apkārt bija cilvēki, kuri bija tādi, kādi bija viņi no paša sākuma un vispār nemainījās, un es noticēju tam. Bet vienā brīdī, kad es sasniedzu to savu punktu, kur es dabūju pa olām no visuma, es sāku domāt, hei, es kaut kam ticu tādam, kas man nepalīdz. Un es ieskatījos spogulī, hei, es sevi šeit esmu atvedis, un es sevi šeit no šejienes var izcelt ārā. Tikai man ir jābūt godīgam pret sevi. Tikai man ir jābūt vēlmei mainīties, un viss notiksies. Un es jau par to esmu vairāk kārt runājis, kad manā dzīvē viss bija tik viegli, tādā ziņā, kad es paskatījos sevi spoguli un paskatījos un teicu, hei, tu esi bijis tāds, tev ir jādara viss pilnīgi pretēji. Tu balējies, jāsāk mācīties, tu nevari laicīgi piecelties, jāsāk celties agrāk. Tu esi ļoti reaktīvs, tev ir jākļūst disciplinētākam, apdomīgākam un tā tālāk. Un tas manī iedvesa tādu vēlmi, deksmi, jo es sāku redzēt, hei, ja es sāku nedarīt kaut kādas lietas, kā piemēram tusiņu, ballītes, vienkārši alkohols, zaļais, man dzīve sāk uzlaboties. Un es sāku pamanīt to, ka, hei, es sāku noticēt tam jaunajam uzskatam, kur cilvēki var mainīties. Un tad es sāku iet iekšā tajā vēl dziļāk, un es sapratu to, ka es pilnīgi visu savu identitāti varu pārmainīt. Es viņu varu izveidot tieši tādu, kādu es viņu gribu. Un neviens man nevar apturēt. Tikai es pats. Un no turienes sākās tā ritīgākā izaugsme, jo es sapratu, hei, es esmu kā projekts, kā projekta mašīna, kurus paskatos uz sevi, hei, man nepatīk tas, savā personalitātē, savā enerģijā, savā balsī, es to varu mainīt. Un tad, kad tu gribi to mainīt, tad, kad tu izsūti visumam to, hei, es vēlos to mainīt, kas notiek? Tavs skolotājs parādās. Tas video parādās internetā. Tu aizies uz kaut kādu pasākumu, tu sadzirdi kaut ko, kad, hei, re, kur ir, šitā ir tā iespēja, vai arī tu izlasi kaut kādu grāmatu. Tev atnāk tā informācija, lai tu varētu mainīties. Tāpēc esi atvērts. Tad, kad tā iespēja atnāk, tad, kad tu sadzirdi un tavu sirdsbalss saka, hei, šis ir tas, nenobaidies, lec iekšā, rīkojies, dari. Vienalga kaut vai tas maksā naudu. Tā nauda tiks nopelnīta atpakaļ dubultā, jo tu kļūsi labāks. Nevilcinies,
Jo redzi, tev nedos to tavu nākošo soli, līdz kamēr tu nerīkosies uz to soli, kur tev iedeva. Esi atvērts. Tad, kad bail, dari to. Un šis ir kā atgādinājums tev. Ja tu esi sadzirdējis kaut ko manos storijos, manos video, un tu esi gribējis strādāt ar sevi, lekt iekšā tajā pašizaugsmē, vecīt, es tevi saprotu, man arī bija bailes, arī šaubījos. Bet es pateicu, zini, kas ir? Ir jāmēģina. Jo kas var sliktākais notikties? Pazaudēšu pāris 100 eiro? Ok, es tāpat kādreiz viņu nodzēru, nokurīju to naudu, un viņi izgaisa. Tagad es varu to ieguldīt sevī, un to man neviens neatņems. Tās zināšanas, tās pārliecības, tā ticība sevī turpina augt un augt un augt. Tāpēc es tevi izsaucu, hei, ir jārīkojās. Ja tu jūti, ka tu esi kaut kur iesprūdis, nezinu, ko darīt, laiks uzrakstīt man. Lec iekšā akadēmijā. Tur apkārt ir džeki, kur bliež pēc savas labākās versijas. Viens otru motivē, mēs strādājam pie sevis fiziski, mentāli, emocionāli un garīgi. Tā ir lieta, kas ir vajadzīga jebkuram vīrietim Latvijā. Tev ir jābūt apkārt jaudīgiem čaļiem. Pietiek. Laiks strādāt ar sevi. Tāpēc uzrakst man Instagramā. Pārmaiņas. Es zināšu, ka tu nāc no šī video un lecam iekšā procesā.